Kādi ir iegūmi lietojot cikla datoru Daisy? Cikla dators Daisy nosaka sievietes auglīgās un neauglīgās dienas, izmērot ikrīta bazālo temperatūru un ar algoritma palīdzību tiek novērtēta, vai šī diena ir auglīgā vai neauglīgā. Ieguvumi lietojot cikla datoru ir, ka šie dati tiek uzkrāti ilgstošā periodā, vairāku gadu garumā. Līdz ar to cikla datoriņš kļūst arvien precīzāks. Otrām kārtām sieviete var pati paskatīties aplikācijā un redzēt savu ciklu vēsturi par pēdējiem 2 gadiem, kā arī viņa šo ciklu datus var parādīt arī savam ginekologam, kā arī pamanīt kaut kādas veselības traucējumus, ja tādi ir parādījušies, ja ir pēkšņi parādījies bieži šis dzeltenais signāls, kas varētu norādīt par kādiem ciklu traucējumiem, vai arī notiek kaut kāds novirzes, kas iepriekš nav novērotas, tātad tas būtu tāds signāls. Bet pāri visam, protams, mums kāpēc patīk cikla dators Daisy, jo tas nekaitē sievietes veselībai. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi, jo daudzas arī, teiksim, kontracepcijas metodes kaut kādā veidā, bet tomēr ietekmē sievietes veselību. Tad cikla dators ir pilnīgi neitrāls, neietekmē sievietes veselību, nav jālieto nekādi hormoni, nekādi svešķermeņi. Tas ir viens. Tātad, un mums ir svarīgi, ka sievietei lieto dabīgas lietas, ka viņa iepazīst arī savu ciklu, viņai pašai kļūst interesanti, kas notiek ar viņa ciklu. Kā arī mums ļoti patīk izmantot cikla datoru Daisy sievietēm, kurām ir neauglības problēmas, lai noteiktu labāko laiku gan bērniņu ieņemšanai, gan arī lai saprastu un novērtētu, vai vispār notiek ovulācija, kāda ir šī otrā cikla fāze un tā tālāk. Šis ir ilgtermiņa ieguldījums. Tas nav ne uz mēnesi, pat ne uz gadu, uz vairākiem gadiem. Lietojot, līdz ar to tas ir vienreizējs pirkums, un cikla dators Daisy jums kalpos vairāku gadu garumā un dažādos mērķos un virzienos, gan arī tad, kad vēlaties atlikt bērniņu ieņemšanu, vai arī tad, kad plānojat bērniņu ieņemšanu. Līdz ar to ērti, viegli arī paņemams ceļojumos, kaut kur dodoties, brīnišķīga ierīce savai ciklu novērošanai un izsekošanai.